Juris intervijā par struktūras pārmaiņām teica sekojoši. Man šeit konceptuāli ir tas redzējums un izpratne par to, ka šī struktūra būtu tomēr jāmaina. Tāds varbūt kā joku pateikt, ziniet, šampūns un kondicionieris un vēl salikt vēl kaut ko tur klāt un visu to gāzt matos, nav tas labākais scenārijs. Jā, un te jau varbūt pat 5 vienā kaut kur aiziet, jo nevar saprast var beigās. Jo es mēģināju arī varbūt mūsu sarunas sākuma daļā ieskicēt to, ka tā specializācija jau nenozīmē tikai to, ka mēs koncentrējamies vienkāršajā valodā sakot uz konkrētu lietu izmeklēšanu vai kriminālu vajāšanu. Tas ir jautājums par to, vai šī struktūra vienības vadītājs padziļināti izprot mērķi, uz ko vispār gadu 5 virzīties uz priekšu. Tad vēlreiz uzskaitam. Bija daudz nozaru specializētā. Izveidojot, apvienojot 3 specializētās, pēc tam visas specializācijas nolikvidējās, un kā man viens otrs no prokuratūras saka, visi izmeklē visu. Nav mums organizētās noziedzības, nav mums korupcijas apkarošanas, nav mums melnās naudas legalizēšanas apkarošanas nodaļas. Ko mēs esam ieguvuši zaudējuši? Es jums pateikšu. Par daudz nozaru prokuratūru tas ir meistara kunga priekšlikums. Viņš gadiem man nāca un teica, un es ātri nevēlējos rīkoties, jo man vajadzēja saprast tiešām, vai tas tā ir. Un gala rezultāta neatceros, kas bija par iemeslu. Mēs veicam pārbaudi, konstatējam pārkāpumus, un tad man nebija vairs jautājumu. Mēs šo prokuratūru apvienojam. Neviena prokuratūra netika likvidēta, neviena nodaļa netika likvidēta. Mēs viņu apvienojam ar Rīgas prokuratūram, jo mēs ietaupījam 4 vadošo amatu, tas ir viceprokuroru un 3 vietnieku amatus, kur mēs pārveidojam par prokuroriem, jo mums vajadzēja prokurors, kas izmeklē lietu. Bet katra struktūra ir ietaupīt naudu, vai tas mērķis ir tas, pa ko Juris kungs runā, tās specializācijas sakoncentrēt? Lai Juris kungs jums atsūta ar kādam viņš nāca prokuratūras struktūras schēmam. Un tad parunāsim, kur ir šampūns un kur ir kondicionieris, kas ir cits. Bet parunājam, paizstāstiet, kas ir jūsu versija? Viņš tad atklāja, viņš pasaka A, lai pasaka B.